Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji, kanālu lūkotāji. Šodien mums ir kārtējais podcasts vai saruna CMB inženieru studijā. Pie manis šodien ciemos ir ilgi gaidītais ciemiņš atnācis. Es teiktu, šobrīd arī mūsu izpratnē viena no atslēgas figūrām būvniecībā Latvijā. Latvijas galvenais būvniecības uzraugs, kontrolieris, pieskatītājs un visādi citādi par būvniecības sfēru atbildīgais cilvēks. Tātad Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina. Pareizi. Jā. Pareizi. Kā ir pareizi? Mjakuškina vai Mjakuškina? Mjakuškina. Mjakuškina. Uzsvaras ir uz pirmo. Jā. Okay. No kurienes uzvārds? Es pat nezinu, neesmu nekādu pētījusi no vīra. No vīra, skaidrs. Labi, tad tāds vēl jautājums. Kāds bija meitas tev uzvārds? Ivanova. Ivanova. Tas tāds ļoti rets uzvārds. Ļoti rets. Tā kā krūmiņš un bērziņš latviešu valodā. Tur gan es to vēsturi nedaudz zinu. Mans tētis bija ļoti interesēts pētīt savu dzimtu un vispār no kurienes mēs esam bezticībnieki. Un faktiski, mēs Latvijas teritorija parādījušies jau kopš 18. gadsimta. Tad, kad bija izmaiņas baznīca, kad gribēja mainīt tos baznīcas kanonus, pāriet uz pareizticīgo, tie mani senči teica, ka ne, viņi gribētu palikt pie vecām tradīcijām un bija spiesti Bēgt prom no Latvijas? Bēgt prom no Krievijas, jā. Un faktiski tad, kad Nikons pie vāras ir atnācis, tas ir, man liekas, 17. gads, un tad izmaiņas notika baznīcā, un senči atbrauca uz Latvijas teritoriju, jā. Super! Redz, tu teici, ka tev nav nekā interesanti. Pirmais fakts un jau tik interesanti. Es teicu, nav ko baigi stāstīt, nav pierast man runāt par sevi. Pārsvarā, tu zini, es vienmēr pārstāvu organizāciju, protams, diezgan nopietnu. Jā, un parasti es runāju nevis es, bet runāju mēs, tāpēc, ka es vien neko nevaru paveikt. Tas ir komandas darbs. Un ļoti reta vispār. Es domāju, ka maz ir zināms par to, kas es esmu, ar ko nodarbojos ārpus darba. Tad mēs šodien mēģināsim Svetlanu, pamēģināsim saprast, kas tad ir Svetlana bez būvniecības. Jā, lai arī es domāju par to personības būvniecībās, tur nevienam nav iebildumu šobrīd, tad labāk tagad par personību bez būvniecības. Tad tu esi dzimusi, uzaugusi Rīgā. Rīdziniece. Jā, esmu rīdziniece. Tad iznāk, ka tavi vecs 17. gadsimts, tas ir ļoti sen. Tas ir ļoti sen. Tas ir mana tēva saknes, līnija. Savukārt manas mammas līnija. Mana mamma ir politiski represēta persona, jo mans vectēvs, manas mammas tēvs, bija izsūtīts no Latvijas Staļina laikā, un mana mamma piedzima Sibīrijā. Un tad, kad viņš bija rehabilitēts, viņam bija tiesības atgriezties atpakaļ, tad viņa atbrauc atpakaļ. Un par ko tad viņu izsūtīja? Viņš bija kulaks? Viņš dzīvoja, viņš bija viņa vecāki, viņš bija 13 gadu apmēram. Vecumā, kad puika, kad attiecīgi viņi ir ebreji. Tad tev tas līkais deguns kaut kur ir. Viņi nodarbojas, viņam bija aptiekā un arī ražotne neliela Liepājā. Un par to, kā viņš nodarbināja citus cilvēkus. Vienā dienā bija atnākuši un arī attiecīgi visu aprakstīja un deva laiku sakrāmēt mantas. Bet tad viņu tā kā visu ģimeni? Visu ģimeni, jā. Man sanāk, mans vectēvs bija uz nometni izsūtīts, darba nometni, ja. Viņš tur arī ir nomiris, savukārt manā sanāk vecmamma
ar manu vectēvu, kas bija vēl puika tajā laikā. Viņi bija izsūtīti uz Sibīri un tur dzīvo. Ļoti smaga dzīve viņam bija, vismaz spriežot pēc tiem dokumentiem, jo man izdevās paņemt lietu no arhīvā, lietas kopiju, kur var redzēt, kā tas viss ir noticis, ka viņam tur vajadzēja atskaitīties. Viņam bija ļoti grūti arī dabūt izglītību, viņi negribēja universitātē pēc tam pieņemt. Jā, tāpēc, ka viņi ir, kā tur ir, jā. Tā kā smaga dzīve viņam bija. Padomju laikā. Jā. Bet nesen, starp citu, es uzzināju, ka mans vectēvs ir bijis inženieris, un viņam bija arī certifikāts, Elas Gūtas certifikāts. Jā, tā kā viņš kaut kāda tomēr arī saikne ir ar būvniecību, tāda. Tas fēni. Labi, un tad viņš, tad Rīga, tu piedzimi Rīgā, un visu savu mūžu esi pavadījis Rīgā. Jā. Kurā vietā? Kur tu apmēram dzīvoji? Pavisam maziņa, kad biju dzīvoju Ilguciemā, un pēc tam Zolitūdē. Tas ir šitais krasts viss, jā. Un pēc tam, kad jau sāku strādāt Būvniecības valsts kontrolas birojā. Tad tu pirmoreiz pārbrauc pār Daugavai. Man darbs visnībā vienmēr bija centrā, vienmēr. Un vienkārši tad, kad pieteicis otrs bērns, tad es pārvācos uz centru. Tagad tu esi centra dāma, jā. Forši. Jā. Man bija otrādi. Tad, kad mēs šeit uztaisījām biroju, es pirmo reizi esmu pār Daugavā un tagad arī dzīvoju šeit. Tā kā pilnīgi pretēji. Pilnīgi saprotu. Lokācijas maiņa, dēļ darba, diemžēl. Izglītība. Sāki skolu. Labi, par bērndārzu var. Ne? Bet, ja tur nekā interesanta nav. Pabeidzu parasto skolu. Zolitūda? Imantā. Jā, 69. vidusskola. Jā. Es domāju, tas nebija turpat. Olga bija citā skolā, bet viņa tur bija. Nebija tāpat, viņai bija cita. Viņa arī par šo stāstīja. Tā nebija ar angļu valodas. Nē, tā Ziemeļvalstu ģimnāzija? Ziemeļvalstu ģimnāzija Zolitūdē. Man vēl jūgtā šitais krasts. Vēl visu nezinu tik labi. Parasta skola un pēc tam? Jā, vēsturiski sanāca tā. Vispār no sāku Imantā viena tur skola mācījos, tad Zolitūde mācījos, un tad es pieņemu lēmumu, ka es gribu mācīt latviešu skolā. Un 11. vienkārši augustā atnācu pie vecākiem un pateicu, ka es biju pabeiguši 10. klasi un teicu, ka es mainīšu skolu. Un turpmāk mācīšos 69. vidusskola. Es augustā atnācu uz skolu pati uz 69. un teicu, ka es šobrīd mācos Zolitūdas ģimnāzijā, bet es gribētu mācīties pie jums, vai jūs būtu gatavi mani paņemt. Viņi teica, ka jā. Tad es atnācu mājās un teicu, es mainu skolu, savācu visus savus dokumentus un sāku mācīties 69. vidusskola. Ļoti laba skola. Bet nebija tavā laikā Krievu plūsmā 10 klases un latviešu 11? Ne. Manā laikā bija tā, kad Krievu plūsmā bija tikai līdz 10. klasē jāmācās. Tur bija cita programma. Okay. Pēc tam? Pēc tam pabeidzu skolu. Tad iestājos biznesa augstskola Turībā uz ekonomistiem, pabeidzu. Tad iestājos Rīgas Tehniskā universitātē. Maģistros. Man ir bakalaura grāds ekonomikā un maģistra grāds visaptvarošu kvalitātes vadībā. Tā bija tā pirmā saskarne droši vien ar kvalitātes jautājumiem. Pabeidzu. Un tagad doktora grāds arī? Nav man vēl doktora grāda, jā, jo es iestājos doktoratūrā brīdī, kad es vēl strādāju patērētāju tiesību aizsardzības centra. Pirms man tika uzticēts kontrolas birojas, jā. Un tad es sapratu, kad es sāku vadīt biroju, ka es nevarēšu apvienot
mācības kopā. Es pabeidzu visas tās programmas, man vajag to pētījumu, man vajag rakstīt to disertāciju, bet droši vien to kaut kādu vēlāk. Kaut kādu. Un tad tu uzreiz kaut kur pastrādāji vai uzreiz tajos patērētājos? Nē, ja mēs par savu profesionālo. Tad bišķiņ jāpastāsta par maniem vecākiem. Ja? Mans tēvs kopš 90. gadiem, viņš dibinājis uzņēmumu, kas nodarbojas ar meteoroloģiju. Meteoroloģija nav nekas sakars ar meteoroloģiju, ja? Uzreiz mūsu skatītājiem. Tas ir jautājums saistīts ar mērīšanas līdzekļiem, mērīšanas līdzekļu pārbaude, verificēšana vai kalibrēšana. Un tad, kad droši vien tā bija kaut kāda 11. klase, es sāku piestrādāt nedaudz vasarā. No sākuma tur palīdzēju dispečerei, cēlu klausu un pierakstīju. Un tā viņš mani pakāpeniski ievilināja tajā profesionālajā. Tā kā faktiski mans darba gaitas man sākas pie tēva. Tur arī bija varbūt tas saskarne ar kvalitāti, jo, lai tu varētu sniegt šādu pakalpojumu, institūcija jābūt akreditētai, tas nozīmē procesiem sakārtotiem, tur ir jāiziet akreditāciju. Un tad kaut kādā brīdī, man liekas, es jau mācījos universitātē, kad es nolēmu, ka es tomēr mēģināšu būvēt savu karjeru patstāvīgi. Jo vienmēr tas ir izaicinājums vispār bērniem, kas strādā pie saviem vecākiem, tāpēc, ka uz viņiem vienmēr skatās savādāk. Jā. Tāpēc, ka, liekas, ko tad viņš vai viņa? Protams, tēvam ir biznes, viņa tur arī strādā. Man ļoti gribēs pierādīt, ka esmu personība un es varu pati daudz ko dzīvē sasniegt. Un tad tajā brīdī ar meteoroloģiju, ar uzraudzības jautājumu nodarbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Viņš arī šobrīd ar to nodarbojas. Un viņam bija vakanta amata vieta. Es nedaudz nokavēju termiņu dokumentu iesniegšanai, bet viņam bija cita vakance. Un gāja konkurss, un es pieteicos departamentā, kas nodarbojas ar tirgus uzraudzību, bet ne par meteoroloģijas jautājumu, bet par individuālām aizsardzības līdzekļiem. Un man tā darba gaitas valsts pārvaldē sākas tieši Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Vispār tāds ļoti bieži asociējas ar to, ka tā ir institūcija, kas strādā ar sūdzībām. Bet īstenībā viņiem ir ļoti milzīgs bloks, kas strādā ar tirgus uzraudzības jautājumu. Tas ir preču un pakalpojumu tirgus uzraudzībā. Nepārtikas preces, viņi beidz uzraudzību, novērtē produktu atbilstību, viņi arī kontrolē no trešajām valstīm ienākošus produktus. Tā kā tas ir atsevišķs departaments ar ļoti lielu kompetenci. Jā, es domāju, tie, kas būvniecībā tieši strādā un kaut ko pērk un iebūvē noteikti būvstrādājumu atbilstību un visus šos jautājumus noteikti saskārušies. Tad man tāds vienkārši atkāpēja jautājums ptacu. Tu pieminēji sūdzības. Tas ir tas, ko mēs droši vien kā fiziskas personas vairāk zinām. Kāpēc ptats reaģē uz fizisku personu sūdzībām, bet es kā juridiska persona nevaru sūdzēties? Kur ir tā apakša? Kāpēc? Tas ir regulējumā jautājums, tāpēc, ka divu juridisku personu savā starpā attiecības regulē viņu starpā noslēgtais līgums. Tieši tā. Savukārt patērētāja kā fizisku personu nav kam aizstāvēt. Tas ir diezgan, jo tas, ko man liekas, ka patērētāja tiesību, tas formāts, kā viņi var reaģēt uz šīm sūdzībām, ir ļoti efektīvs, jo ja es kā fiziska persona aizēju, tur uz kurpju veikalu un nopērku sūdīgas kurpes un pēc tam saku, kad viņi man nemaina, es saku, es iešu tūlīt sūdzēties patērētājus, visi kārtībā, no tā visi baidās.
Bet tikko es kā juridiska persona saprotu, ka man jāsāk ar viņiem tiesāties, un tā līdz ar to tur tā summa, ja nav virs 10 000, nu, tad tur vienkārši ir rokas nolaižās, un tu vienkārši apēdi to izmet. Un visu. Tas pats jautājums arī par garantijām, nu, kad ražotājiem precēm, piemēram. Ja es pērku mikroviļņu krāsni kā Artis, tad ir 2 gadi, ja es pērku kā CMB, tad ir gads. Arī tas ir regulas jautājums. Ja? Tad Eiropa domā savādāk nekā ir realitāte. Tā sanāk, vai ne? Jā, bet no otras puses, jebkāda informācija par to, ka iespējams prece neatbilst līguma noteikumu vai vispār iespējams ir neatbilstoša, ir labs pamats, lai īstenotu tirgus uzraudzības aktivitātes. Tā kā mikroviļņu krāsnes vienalga, no kurienes nāk informācija, ir ziņas par to, ka neatbilstoši, kā defekti, nestrādā, kā vajadzētu strādāt, vai vēl sliktāk, ja rada kaut kādu risku veselībai. Tad tas ir labs avots, lai paņemtu šo informāciju, apstrādātu un īstenotu uzraudzības. Varbūt nav iespējams risināt konkrētu jautājumu, bet ir iespējams uzkrāt informāciju, tālāk realizēt uzraudzības pasākumu. Cik tu augstu uzkāpi tur? Tāds es nostrādāju 10 gadus. Jā, 10 gadi. Tie bija ļoti labi, ļoti interesants laiks, kas man ir devis tādu plašu skatu uz atbilstības novērtēšanas jautājumiem, jo man atbildībā no sākuma bija individuāla aizsardzības līdzekļi. Tad pēc kāda laika es startēju un man bija uzticēta nodaļa. Pēc tam es biju departamenta direktores vietniece un tad vadīju departamentu. Tā pakāpnē. Man vispār liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā pakāpeniski kāpt, zināt arī tās pamatlietas. Līdz ar to uzraudzību es arī gāju uz pārbaudēm kopā ar inspektoriem. Mēs tur kontrolējam un paraugus ņēmam uz testēšanu un aktus stādīju. Tā brīdī, kad tu pārzini arī visas tās nianses, tad ir savādāk, tu vari arī vadīt. Un tāds laikā es arī ieguvu to pieredzi un zināšanas, tā skaitā par būvstrādājumu atbilstības novērtēšanu. Es arī gāju uz ražotnēm, kur mēs kontrolējam ražošanas procesus, veiktas visas pārbaudes. Un arī starptautiska pieredze nākusi klāt, tāpēc, ka tirgus uzraudzības jautāja harmonizēta joma, un lai novienādotu pieeju starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bija īstenoti dažādi kopīgi projekti, kur bija iesaistītas dažādas dalību valsts pārstāvjiem. Mēs varējām diskutēt un lemt par labāku praksi attiecībā uz uzraudzības jautājumiem. Tas bija ļoti interesants laiks. Ir tāda platforma, kas ir Eiropas Savienībā, piemēram, tā materiāla aprites kaut kāda, kur, ja tur kāda vienā valstī ir to materiālu kaut kādas problēmas, tad visās valstīs. Un ir arī publiskā daļa, kur ik viens var paskatīties informāciju par tām atklātām nedrošām precēm, un arī slēgta daļa ir, jo tā brīdī, kad piemēram, Latvijā tiek atklāta nedroša prece, skaidrs, ka mums ir vienotais tirgus, kurā brīvi cirkulē produkti, un ir liela varbūtība, ka tas pats produkts varētu būt arī citās dalībvalstīs. Līdz ar to ir iespējams uzreiz signalizēt, ka ir kaut kāda problēma noteiktu produktu. Skaisti. Jā, tāpat aizgājam par darbu jautājumu. Labi, bišķiņ jau no tā tālāk netiks, jā. Jo tas kaut kā tavā karjerā atver ir iekšā, mēs no tā nevaram nekādīgi izvairīties. Tāpēc mēs to ātri turpināsim un es ceru, tūlīt beigsim. Pēc tam, kāpēc izvēlējies BVKB? Vispār, mēs bija izsludināts konkurss, un īstenībā mani kolēģi sāka pievērst manu uzmanību uz to, ka ir izsludināts konkurss uz BVKB direktora vietu. Man bija pieredze par būvizstrādēm, es vadīju departamentu, man ir izglītība, visaptveroša kvalitātes vadība, tas nozīmē, ka tas man ļauj vadīt. Es māku procesu signalizēt, kaut kādus vājus punktus, un tad es pieteicos. Jā, es atceros to brīdi, kad
Mēs bijām, laikam, būvmateriālu ražotāju asociācijā, kur droši vien ar tevi bija, mēs tad neko neražojām, bet mēs tur kaut kur blakus jau dzīvojāmies. Un tad es ceru, ka Leonīds teica, tagad davai visi balsojam, tur mūsu sveķiks iet, mums ir jābūt visiem tā kā par to, lai sveķiku ievēl par BVKB vadītāju. Tā bija? Jā. Paldies Leonīdam Jākapsonam. Mēs nezināju noteikti to. Nezināju. Bet bija, jo sadarbība jau bija ar Tacu ļoti. Mums arī bija, bet mēs ar tevi kaut kā tajā laikam nekur nesakrustojāmies, jo es, kad strādāju valsts būvinspekcijā, mums jau arī bija Ināra Egle, kas viņa, diemžēl, lai viņai vieglas smiltis, tikko nesen. Un viņa bija atbildīgā par to, un tad mums visu laiku bija kaut kādas sadarbības tur ar Tacu. Jā, tu man tā pārsteidzi, tāpēc, ka parasti, uzraudzības iestādes nekad nav veidotas, lai visiem patiktu, un tas ir tā māksla, to līdzsvarot. Protams, ja tu vari iedot tam komersantam, nevis tur tikai visu laiku sist pa pakausi, bet tu iedod viņam ceļu, kā viņš, piemēram, ja viņam ir pārkāpums, un viņš to ceļu redz, kā viņš iziet. Jo es gribētu domāt, ka visi, bet noteikti, ka visi nav, bet lielākā daļa uzņēmēju jau pēc sava būtības ir labticīgi. Viņi jau negrib strādāt, tur radīt produktu, kas kādam kaitē vai kas. Viņiem vienkārši nesanāk, vai viņi kaut kur kļūdās. Un ja viņam tajā brīdī sāk sist, viņš ir kaut kādu naudu investējis, viņam kaut kā tā nauda ir tur jāapgriež, viņš tāpat turpina, nevis viņš iet, lai to produktu uzlabotu un attīstītu, viņš sāk izvairīties no tā. Bet ja tu viņam iedod ceļa karti, kā viņš var uzlabot bez kaut kādiem baigajiem pārmetumiem, nezinu, tur pat nedod Dievs soda sankcijām, tad jau viņš ies to labticīgo ceļu. Es arī tā ir būtība cilvēka, būt labam. Tāpēc runājot arī pēc tam par būvniecības valsts kontroles biroja laiku. Tā ir viena tā ideja, ko atnākot uzsāku. Mēs, manuprāt, pareizi šobrīd viņu attīstām, ir tā ticība iekšējā kontroles sistēmā. Ja mēs spētu palīdzēt izveidot būvobjektos efektīvu iekšējā kontroles sistēmu, kad komersants pats var atklāt nepilnības, viņš zina, kā novērst, tad kopumā tā kvalitāte uzlabosies, jo iet un kontrolēt tikai atsevišķas lietas, tas nav efektīvi. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo tas arī ir. Un, piemēram, mums uzņēmumā ir kvalitātes vadības sistēma, un es no pirmās dienas, kad mēs viņu ieviesām, es arī saviem vadošajiem speciālistiem, nodaļu vadītājiem un kvalitātes vadītājiem es teicu, mums nevajag dēļ ķeksīša tur ISO 9000 vai 14000. Mums vajag sistēmu, kura strādā un jēgpilni darbojas, lai mēs paši izķeram savas kļūdas, un mums ir šis 4, 6, nezinu cik acu princips uz visu kaut ko. Tas ir grūti, protams, ka grūti, bet mēs es to ļoti, jo es to saprotu, ka tas tev dod mazāk kļūdu, mazāk brāķi. Jā, bet tas arī palīdz uzņēmumu, vai ne? Droši vien tu jau redzi to pievienotu vērtību, kad tev sakārtoti procesi, tad, kad ir zināma tā atbildība sadalīta, kad katrs zina, kas viņam ir jādara, tev arī viss notiek raitāk. Un to vajag arī katram uzņēmējam saprast, kad ir, protams, viens brīdis, kad tev ir, līdz 20 cilvēki, tad tu vari būt kā vadītājs, pats apmēram visu zini, pats visu kontrolē, bet tā, kad tev iet pāri, tev obligāti ir jāņem palīgi. Tev ir jāņem kvalitātes vadītājs darbā, kurš to vien dara, kas vada kvalitāti, kas pārbauda. Tas ir, man liekas, jaunu uzņēmumiem ir sevišķi jāsaprot. Vecie jau buki, nezinu, tur, kas tirgo ir pa 11 gadus un vairāk, tie jau to ir sapratuši, ka bez tā nevar. Jā, un arī, ja tev nav, piemēram, ārējais normatīvais akts neprasa, piemēram, iegūto certifikātu, tad faktiski var ieviest sistēmu arī bez certifikāts, vismaz sākumā. Vienīgais tas, kas man liekas ir slikti tajā visā, kāpēc arī to neizvēlas, jo tas prasa ieguldījums, tomēr ieguldījums.
Dēļ tās mūsu latviskās nabadzības, ka mēs visu laiku domājam, ka mēs esam tie nabagi, mums visu vajag pa lēto, mēs nevaram atļauties neko. Un tad arī, piemēram, tajos pašos tenderos startējot, es neielikšu tur kvalitāti, man tur viņi tā, bet es dabūšu līgumu ar zemāko cenu, pēc tam es tur čakarēšos, ja, kaut kā nomuļāšu, visi būs neapmierināti. Un labākais ir tas, ka īstenībā jau tā notiek. Tos līgumus jau kaut kā nomuļā līdz galam. Tur ir visi neapmierināti, sastrīdējušies pasūtītāji ar būvniekiem, būvnieki ar materiālu piegādātājiem, apakšuzņēmumiem. Viss tur ir viss slikti. Bet viņi ir nomuļāti, un nākošajā viņš jau zina, kā atkal cilvēku īpašību. Viņš to slikto aizmirst. Viņš jau man tagad bija foršs objekts, es pa lēto viņu uztaisīju, kur es nākošajā atkal taisīju. Un atkal es kāpu tajā pašā pēļķē, un atkal viss tas pats. Es, protams, nav recepte, kā to atrisināt. Man liekas, ka tas pat nav atrisināms. Es kādreiz domāju, ka tas atrisināsies ar paudžu nomaiņu. Manā praksē jau ir nomainījušās laikam 2 paudzes, bet tas tomēr ir tāds. Bet kā tev liekas, ka nav tas tomēr, ka ļoti liela nozīmē ir individa atbildības līmenis? Jā, obligāti. Ja mēs varētu saprast, varbūt atkost vai atklāt, kā celt to atbildības līmeni. Es nedomāju, ka sodu sistēmā ir tas dzinulis vai tas galvenais motivators. Ja mēs spētu iedomājas būvniecībā, ja katrs individs saprastu, ka viņa darbs, tas, ko viņš dara, tam ir ļoti liela nozīmē. Pat jau liekas, ka, ko es tur ar tur? Bet redz, te ir tas, te ir tas, ka tajā, pat tas, ko mēs pirms tam runājam par to prestižu mazliet ārpus kadra, kad es negribu teikt, ka padomju laikos bija laba dzīve un viss tas man ir pilnīgi skaidrs, ka nebija, bet tas būvniecības procesā tās atbildības bija, arī pirmajos neatkarības gados, kad 90. gadi, kad būvniecība gāja, pasargiem mums nebija ne BIMS, ne BIS, ne mums bija normāli projekti, nekas, nāca vienkārši kaut kāda šļura, bet tas būvlaukuma cilvēks, viņš bija atbildīgs. Viņš bija daudz atbildīgāks, viņš varēja uzbūvēt to. Viņš neskrēja uzreiz pie kaut kāda, tur sava jurista un lika viņam rakstīt vēstuli tam projektētājiem, ka viņš tur nav viņam iedevis, mezgla risinājumu. Tagad no tā viņam ir 27,000 zaudējumi, piemēram. Ja? Tas ir tas, kas notiek tagad. Pirms tam viņš bija spējīgs pieņemt lēmumu. Uz ko es tagad aizvilku? Es tagad pats domāju. Jā, es tagad ļoti uzmanīgi seko līdzi. Es domāju, vai tas sadrumstalotais mūsu process šobrīd, diezgan daudz mums ir iesaistītās personas. Un mums nav viens atbildīgais. Mums ir ļoti daudz, kas it kā ir normāli. Katrā būvniecības tajā nodalījumā, ja, tur ir pasūtītājs par kaut ko atbildīgs, tur ir atbildīgs par kaut ko projektētājs, tur vēl čupa ap 20 konsultanti kaut kur ir pa visu, kaut kas ir atbildīgs. Un tad tur īsti ir grūti nodeliģēt to atbildību, tās robežas. Kādreiz bija viens atbildīgs, ja konstruktors atbildēja par Hesu, viņu nolika zem tilta, uzbrauc virsū mašīnas, viss sabruka, beigts un pagalam, kas, protams, nav labi, bet, viņš zināja, ka tāds tas rezultāts būs. Esmu 84. gada cilvēks. Es padomju to laiku, vispār neatceros. Ja, es nevaru salīdzināt, es daudz ko, protams, esmu lasījusi, bet ja mēs šobrīd skatāmies, to arī tā sazīmē ļoti tādu drūmu bildi par to, kas notiek. Jā, tā uztver. Es vienkārši salīdzināju ļoti ātri. Mums ir virkne ar ļoti labiem projektiem. Mūsu atbildi vispār ir liela objekti. Mums ir virkne ar izcilām komandām. Tas, ka katra objekta ir kaut kāda sava izaicinājuma, tas ir normāli. Es domāju, ka jautājums ir par to, kā mēs spējam pareizi viņus risināt. Vai tajā brīdī, kad ir problēma, mēs esam būvniecības procesa dalībnieki gatavi to risināt, vai arī zem tepiņa kaut kur. Man liekas, tur, kur ir kaut kādas problēmas un
ir mērķis atrisināt, ir virkne ar projektiem, kur liekas, ka tādas izaicinājumi, bet rezultāti ir fantastiskas būves, ar kurām mēs visi varam lepoties. Es pieņemu tavu repliku pilnīgi, jo man nav tik daudz tie objekti. Mums pašiem nav šādi objekti, kur viss slikti. Man vienkārši tas nāk droši vien no manas bagāžas, eksperta bagāžas. Jo tu visu laiku esi līdz elkoņiem sūdos. Un tad tev liekas, ka visur. Šis man patika, kad tagad bija LBS kongresā, kad Rožlapa teica, ja? Tā kā viņa bija tajā certifikācijas institūcijā arhitektiem, viņai visu laiku nāca sūdzības, un tagad viņa ir būvvalde, un viņa saprot, ka ir tik daudz labi projekti, pirms tam viņai likās, ka viss ir slikti. Tas laikam varbūt tāpēc man tāds. Bet es noteikti pieņemu šo tavējo repliku, kad ir arī ļoti labi projekti un ļoti labi speciālisti. Ir speciālisti, protams, un ir cilvēki, kas saprot un atbildīgi pieiet pie saviem pienākumiem, ko viņi īsteno. Okay. Un tas, ko mēs mēģinām darīt, tās mērķis, ar kuru mēs arī strādājam, palīdzēt, realizēt, jo rezultātā ir jābūt būvei. Līdz ar to tas ir jā. Visiem ir jāiet uz vienu mērķi, arī kontrolēšanu. Šis bija man tev tāds, ienāca prātā tāds jautājums, jo tu esi tā kā procesa cilvēks, kvalitātes vadība, viss tas ir procesa. Un parasti arī tā problemātika ir, ja ir process cilvēkiem, viņi ir svarīgs process, bet viņi bieži aizmirst par to rezultātu. Esmu rezultāta cilvēks. Bet droši vien, zini kā, braucot pie tevi par personību, ko tur maigi stāstīt? Man liekas, ka par personību varētu pastāstīt varbūt vairāk tie, kas apkārt man. Piemēram, tie paši kolēģi vai tie, kas ikdienā. Jo es tomēr arī teicu, esmu komandas cilvēks. Jā. Viens to daudz nevar izdarīt. Es domāju, ka tu to ļoti labi zini. Ir ļoti svarīgi. Tavas idejas paliks tikai idejas, ja tev nav spēcīgas komandas. Un tad domāju, droši vien viena lieta, ko noteikti varu par sevi pateikt, man ļoti patīk izaicinājumi. Ļoti patīk. Izaicinājumi. Es teiktu, pat tad, kad liekas, nekas nav iespējams, viss ir iespējams. Man liekas, tas ir tā vadītāja uzdevums. Iedrošināt, motivēt. Un neskatoties to, ka liekas, absurda, crazy ideja, ka nav iespējams, ka viss ir iespējams. Mēs savā uzņēmumā, man arī tāda devīze, kad, ja ir problēma, tad nav jautājums, vai viņu var atrisināt vai nevar atrisināt, ir jautājums, kā atrisināt. Tur nav varianti, jā. Un ir jācīnās par lietām. Ir jācīnās un arī vispār viegli darīt to, kam tu tici. Man, piemēram, ļoti grūti, un es nevaru darīt to, kam es neticu. Tāpēc arī jācīnās par to, kam tu tici. Kurš izdomāja visu? Kam bija pirmā ideja? Kāpāgā. Stāsti. Es nezinu šo stāstu. Vispār BISUM Būvniecības valsts kontrolas birojas mēs pārņemam no ekonomikas ministrijas. Jā, bet kurš bija sākumā? Tu zini, kas izdomāja to, ka vajag tādu BISU? Es nezinu, es tev prasu. Tu tev man uzdot jautājumu, kam gribas pateikt tu? Kuram teikt paldies? Nē, diemžēl. Es būtu ļoti priecīgs, kad man nav tāds bijis tik liela tā ietekme. Bet bija kaut kāds, bet tev ir Man nav, kas vispār izdomājis BISU ekonomikas ministrija. Noteikti šīs idejas autors. Ekonomikas ministrija uzsāka visu šo procesu. Bet tas nāca. Varbūt kaut kur mēs tur padomē par to runājām. Bet BIS pirms. Un BIS pēc. Es domāju, tajā brīdī, kad mēs pārņem. Tas ir divas dažādas sistēmas. Jo konceptu mēs kardināli mainījām. Faktiski tas droši vien bija tās brīdis, kad mēs pateicām, īstenībā valsts pārvalde nezinu, kā vajadzētu. Un mums ir jāprasa nozarei, kas viņam ir vajadzīgs. Tāpēc arī 101 darba grupas, un varbūt arī sākumā bija tās izaicinājums, to visu salikt, to izstrādi, jo mēs bijām ļoti ierobežoti laikā. Pēc, ka tās ir Eiropas finansējums, tur ir termiņi, tur nav laika, ka mēs varam ilgi diskutēt un pēc kāda laika uzbūvēt. Tas bija labi. Jā, mēs faktiski būvējam
kā kolēģi saka, lidojot, ja? Tas ir labi, jo tas... Bet rezultāts izcils. Perfekts. Rezultāts ļoti labs. Protams, viņš ir tā kā Rīga nekad nebūs gatavs un tur viņā var darīt, bet tā es vienkārši esmu tāds bijis fans, kad, nezinu, gan jau, ka daudz ir, jo mums te nesen bija viens projekts pagājušajā gadā, kurš gāja pēc vecās kārtības, ka mēs jau bijām aizmirsuši, ko tas nozīmē, ka mēs 2 mēneši tikai laikam drukājām ārā projektu un skraidījām par Rīgu, vācot parakstus, saskaņojumus un pēc tam viņu iesniedzām. Tas bija kaut kas vienkārši tāds metiens atpakaļ vēsturē. Bet tas ir tikai viens, kas ir visi šie būvdarbu veikšanas procesi, būvdarbu žurnāli un tā. Tas ir, man liekas... Un, manuprāt, arī pozitīvi tas, ka mēs esam, tās rezultāts, ko mēs ar nozari esam sasnieguši, novērtēts arī no citas puses. Bija pētījums, ko veica konsorts, kas apvieno kontrolējušas institūcijas Eiropā. 27 dalībvalsts, man liekas, piedalījās aptaujā. Un visi atzina, ka esam līderos. Tāpēc, ka dažreiz to digitalizāciju pārprot ar vienkārši papīru vai dokumentu veidošanu, vai uzkrāšanu kaut kur elektroniskā vidē, bet īstenībā mēs šobrīd ļoti daudz strādājam ar pašiem datiem. Un potenciāls milzīgs. Mēs vēl to neesam īstenībā tā aptvēruši un atklājuši. Uzkrātus datus mēs vēl efektīvi nespējam izmantot. Tur vēl ir krustām šķērsām analizēt visu to, kas tur ir. Un automatizēt, ko varbūt nevajadzētu. Jā, man bija interesanti, mums ir partneri Itālijā, un tad mēs arī viņiem stāstījām, ka mums ir šāda sistēma, kā mēs te Latvijā projektējam. Un viņi teica, mums jau var ir tas pats, tur mums ir būs informācijas sistēma, un es saku, kā jums viņš tā, mēs ejam saskaņojam, izdrukājam projektu, saskaņojam viņus ar parakstiem, pēc tam mēs viņu ieskanējam PDF un ieliekam tajā digitālajā vidē. Es saku, jums tas patīk, mums tas nepatīk, iedomājies tur tādus projektus, visus vēl jāskanē. Jā, un tad mēs viņiem stāstījām, kā īstenībā viņiem vajadzētu, Bet viss ir nozares sasniegums. Jā. Tāpēc, ka darba grupas ļoti daudz strādā nozares pārstāvji, jo tas ir laiks. Pats saprot, tas nozīmē, ka valsts nemaksā par to patērēto laiku. Tas nozīmē, ka tas ir resurs, ko nozare ieliek, lai attīstītu. Šis man mazliet tā kā reizēm liekas, kaut kā nav līdz galam pareizi, jo no valsts puses, protams, tas ir fantastiski iesaista nozari tur strādā, visu tā kā uz savu labumu. Bet no otras puses, tās nozares iesaistīšana ir tik daudz, pēdējā laikā, ja tu aktīvi gribi visur iesaistīties, pa lielam tev pat ar savu darba laiku nepietiek, lai visur iesaistītos. Un tad līdz ar to arī pazūd tas jo es arī šobrīd kaut kur iesaistos, bet es redzu tik daudz tās sfēras, kur vēl varētu iesaistīties, bet man jau tagad nav laika nekam, un tad līdz ar to. Jo to labo speciālistu, tas ne tikai par sevi, bet par citiem, viņu ir tik ir. Visur viņi ir. Jā. Viņi nevar visur iesaistīties. Tā kā tas varbūt Bet pozitīva ziņa, ka viņi iesaistās. Jā, mums ir tik daudz piemēru valsts pārvaldē, kur valsts uzskatā, es domāju, ierēģi, tā droši vien, domā, ka viņi labāk zina par nozari. Nē, un tur nav veiksmīgi stāsti. Cik jau ilgi tu esi BVKB vadītāji? 1. augustā būtu 7 gadi. 7 gadi jau. Ritīgi labs laiks. Jā. Un pa šo laika periodu viss, kas mums ir bijis, mums arī jaunas funkcijas. Vat es gribēju prasīt, tad ar kas tagad ir tas tavs lauciņš, ko tu tā kā vadītājs vadi? Būvniecība viss skaidrs droši vien, vai ne? Jā. Un tad kopš 2020. gada mēs pārņemam enerģētikas politikas administrēšanas funkciju. Tas nozīmē, ka tur bišķiņ pamainies arī funkcijas, kaut kas no janvāra tika atdots, kaut kas ir paņemts, bet pēc būtības tā ir enerģētikas politikas administrēšana. Mēs bijām
tie, kas uzsāka aktīvu nodrošinājumu uzraudzību attiecībā uz elektroenerģijas ražotājiem, kas pārdeva obligāti iepirkuma komponentus ietvaros, OIK, visiem droši vien zināms stāsts. Energoefektivitātes jautājumu, valsts naftas rezerves bija mūsu jautājums. Tikai šogad mēs esam atdevuši tagad posesors ar to strādās, jo izmainīta sistēmā. Agrāk mēs pirkam pakalpojumu, šobrīd valsts tomēr pirks īpašumā valsts naftas produktus kā rezerves, ja, ko mēs varam izmantot kaut kādas krīzes ietvaros. Kāds jaunas jaudas, ražošanas jaudas reģistrācija arī ir mūsu. Tur ir ļoti plašs lauks. Jā. No tiem nesāksim nelabvēļiem, no heiteriem, kam vienmēr ir viedoklis par visu. Jā, tad birojam tik daudz pienākumu, ka viņš tur vai, strādā ar enerģētiku, ar naftas rezerves krāju, jā, būvniecību. Tas, ar ko viņam vajadzētu 100% nodarboties, tas tur ir tikai kaut kāds sīkumiņš palicis, un neviens atkal par to būvniecību nerūpējās, un tā mēs te mokamies, un blā, blā, blā. Kā ir? Tā ir? Es atbildēšu droši vien šādi. Manuprāt, mēs ļoti veiksmīgi tiekam galā ar visiem uzdevumiem, kas mums ir uzticēti. Vienmēr saka tā, kas var panest, tam arī dot. Es domāju, ka visa attīstība bija izaicinājums. Es atceros, ka mums vajadzēja palaist pirmo to apjomīgu funkcionalitāti, to saskaņošana, ja, projekta saskaņošana. Un bija arī tāds bažas, tajā laika vēl ļoti aktuāli. Bija jautājums par veselību, un vai nebūtu tā otra, un viss tā. Mēs ar to tikam galā, mēs tālāk to attīstījām. Vajadzēja jums veselību arī uzreiz iedot paralēli. Es arī domāju, ka mēs varētu arī ar to tikt galā. Jo mēs arī enerģētikā uzsākam jaunu sistēmas attīstību, un ļoti arī pozitīvi rezultāti ir. Tā kā, es jau teicu, man, un es ceru arī manai komandai, viņam arī tagad šobrīd tas viss patīk. Patīk jauni izaicinājumi, mums patīk nestandarti kaut kādi uzdevumi. Un tad mēs mēģinām kopā viņus risināt. Un šajā periodā vispār, ja mēs atskatāmies uz to, kā attīstījies BVKB, gan tā kvalitāte, ar kādu mēs spējam sniegt pakalpojumu, gan arī kā īstenot funkcijas. Es domāju, ka šaubu nav, ka diezgan veiksmīgi spējam. Cik ir komanda liela tev tagad? Gandrīz 100 cilvēki, jā. Iespējīgi. Kad būs renovācija jums birojā? Man bija kaut kā, es atceros, laikam, vēl tavs priekšgājējs Druķis savā laikā. Bija viens no pirmajiem, jo viņš gāja arī uz to digitalizācijas virzienu. Viņam tad BIMs vairāk tur bija, un tad man liekas, ka viņam bija tā ideja, ka to uztaisīt kā paraugu par būvniecības procesu, caur BIM un visu to, tad BVKB biroju, to, kas tagad ir Valdemāra ielā, un to tur renovēt caur šo prizmu. Zini, ka vispār laiku pa laikam, es bišķi tā savādāk tev atbildu, laiku pa laikam paceļas jautājumu par kaut kādu funkciju nodošanu mums, un parasti šī jautājuma paceļas, ka kaut kāds konkrēts case, kaut kāds gadījums, kas varbūt veiksmīgi netika realizēts no kompetences institūcijas puses. Bet es vienmēr arī esmu teikusi, ka nevar risināt katru problēmu tā individuāli. Mēs neiet, kaut kas neiet, un tāpēc mēs arī šobrīd nododam birojam. Ir jāmeklē un jāanalizē. Bet birojas būs jauns vai kā telpas? Es par telpām domāju. Jā. Telpas, tādas diezgan jums vēl. Telpas neatbilst, telpas droši vien neatbilst tam, ko mēs arī sagaidām un prasām no mūsu klientiem. Ja? Pagaidām tāds plāns nav. Kādu laiku atpakaļ bija virmoja ideja, ka visas valsts pārvaldes iestādes varētu būt kopā. Pasaules tirzniecības centrs toreiz bija kā iespēja. Mēs arī uz viņu tā pozitīvi raugāmies. Es domāju, ka vispār tas ir pareizs ceļš risināt arī jautājumu, kur dzīvot valsts pārvaldē, varbūt nevajadzētu mums tiešām aizņemt tik daudz telpas. Un arī šobrīd pēc Covid laika.
Nevienmēr Jums ir mēs vēl esam. joprojām attālinātais? Ja? Mums ir gan attālinātais, gan elastīgais, jo akcents tomēr ir uz rezultātu. Nav nozīmes. Es vienmēr esmu teikusi, ja cilvēks nestrādā, viņš arī nestrādās būdams birojā. Ok. Droši vien saistībā ar BVKB no manas puses tāda pēdējais replika vai komentārs, vai arī tāds. Es tev gribēju arī nekautrējos to pateikt publiski. Es tev gribēju pateikt lielu paldies par to, ka jūs man apturējāt certifikātu. lai noņemtu tādas, man prasa, kā tev tur iet ar to BVKB, tev to certifikātu atjaunoja? Es saku, neatjaunoju, ja kāds grib, tad mēs esam 3. instancē šobrīd augstākajā senātā, ja, kur iespējams, nezinu, jau 2 gadi esam, nekas nenotiek. Bet es ko gribēju teikt? Pirmkārt, tas, protams, sākums, tas tīri emocionāli, ja, puses ir tā kā dusmīgas un viss arī bija tā kā apskaities, kad, redz, BVKB negrib redzēt ekspertu un tā tālāk. Un tas. Bet priekš manis tas, ko deva, es tajā brīdī, tā kā uzliku krustu savai eksperta karjerai. Es zinu, ka es nogāju periodu, jā, man liekas arī, tiku līdz diezgan augstai pozīcijai, jo es skaitījos, bez noteikti liekuļošanas viens no galvenajiem ekspertiem Latvijā. Un tad es sapratu, ka man ir apnicis ar to nodarboties. Un tas īstenībā nav vairs pašmērķis. Tā kā kļūt par vēl labāku vai kas. Un tad, kad es to sapratu, tas man atvēra vietu smadzenēs, galvā. Un pateicoties šim šobrīd mēs esam savu uzņēmumu uzķūnējuši pavisam citā kvalitātē. Mēs esam sākuši nodarboties ar ražošanu, mēs esam sākuši nodarboties ar būvniecību, mēs nodarbojamies ar tirzniecību, mēs nodarbojamies ar eksportu, gan produktiem, gan šobrīd domājam par pakalpojumu eksportēšanu. Un es domāju, kāpēc tas tā notika, un es sapratu, tas bija tāpēc, ka toreiz man apturēja to certifikātu, un es tagad vienkārši iedevu vietu citiem izaicinājumiem. Tā kā pa lielam es esmu tam pateicīgs, ka tā notika. Dievs zina, kā, jo man nav vairs nekāds arī mērķis strādāt šajā sfērā. Vienīgais, ko es varu pateikt, ja kāds domā tiesāties ar valsts institūciju, tad tas noteikti nav izdevīgi, jo tas nepie kā nenovedīs. To mēs nezinām. Mums novedīs. Vēl ir process. Es domāju, ka šī lieta ir ļoti nozīmīga attiecību uz to praksi. Kāds būs tas gala lēmums? Jā. Jo pēc būtības tur arī milzīgi riski. Jo ja viņš... Tāpat nevarēsim izstāstīt, kas tur ir konkrēti, bet es tā mēģināšu vispārīgi. Ja varētu būt, ja lēmums ir tāds, kāds viņš šobrīd tiek virzīts, tad mums būtu vispār kardināli jāpārskata certificēšanas procesu kā tādu, jo uzraudzība pāri viņam nav iespējama. Vispārīgi tāpat nav. Tā tas ir. Labi, tad gaidīsim. Līdz ar to šīm lēmumam ir ļoti milzīga nozīmē. Kā tālāk attīstīsies? Tas būs interesanti pasakot, jo es saku, kā tieši kā personības, droši vien ne tevi, ne mani šis lēmums vairs neskars. Nē, kā tā nevar? Taču sirds sāp par to nozari un jomu. Jā, man sāp, bet es to saku, es no savas puses domāju, ka man vairs sirds par to nesāpēs kā tādā. Man, protams, šobrīd ir jau izauguši daudz eksperti, kas nākuši pēc manis mūsu uzņēmumā un ar to nodarbojās. Ja, bet ģenerāli mani taču tas vairs neskars. Tā kā viss ir atrisinājies pozitīvi. Tā. Un vēl ko es gribētu teikt, caur to, ka mēs, piemēram, ar Svetlanu jau sen komunicējam, tāpat tās arī komunicējām pirms šī, ir ļoti būtiski kaut kādā brīdī noliec uz to savu emocionālo un paliec profesionālajā līmenī. Jo, tas ir... Paldies tev par to, ka to var izdarīt. Jā, jo cilvēki ir jāstāv pāri kaut kā tam. Darbs
tomēr darbs un tas tavs profesionālais ir tas, kas ir jātur atsevišķi no kaut kādiem tur krabjiem, kas iekšā dzīvo un kožu un graužu. Labi, beidzam par BVKB. Tagad kaut ko par vaļaspriekiem. Kas tev patīk? Ko tu dari? Es saprotu, ka BVKB aizņem diezgan daudz no tavas ikdienas, bet kaut kam tagad paliek laiks. Jā, ļoti daudz. Kaut kam paliek laiks. Es sportoju, tāpēc, ka ir nepieciešams līdzsvars. Ir kādi sporta veidi? Vispār vēsturiski. Es nodarbojos ar sporta dejām. No 1. klases līdz kādai 11. klasē. Un tad pēc tam vajadzēja, tad 12. klase un tad universitāte. Tad vajadzēja vairāk veltīt laika tieši mācībām. Jo ar sporta dejām es nodarbojos tā profesionāla līmenī. Man bija katru dienu treniņi, brīvdienas sacensības. Bet īstenībā ļoti labs sporta veids. Es domāju, ka jebkurš sports vienalga. Tu arī kaut kādas, viņš raksturu tev veido. Cik augsts bija tas tavs sacensību? Tā kā Baltijā, Eiropā? Arī starptautiskās. Tā kā nopietni. Pēc tam bija universitātes gadi. Tevi tur ballēs kāds vispār lūdza? Visi kā vīriešiem vai cevišķi kaut kādiem jauniešiem ir tāds, tā jau tik labi dejo, es tev tur nevarēšu viņu uzlūgt, lai ar kā gribētu. Viss bija kārtībā. Jā. Un šobrīd ar sportu tādā ziņā, ka es vienkārši 2 reizes nedēļā, 2-3 reizes nedēļā man ir sports. Man nav laika iet uz sporta zāli. Es to daru mājās, man ir visas hanteles, man patīk smagi svari, cilāt viņus. Jā, man nepatīk tur lēkāt. Tad var izdejoties, jā. Jā, un tā kā es sportoju. Man ļoti patīk veikot patīk. Bet pēc otrā bērna es vairs nevaru lekt pa trampolīniem. Man ir parādījies kaut kādas nesaprotamas bailes. Jā, tas ir vienkārši interesanti. Man ir 2 bērni. Vienkārši saku par tiem bērniem, jā. Pēc otrā. 4 un 14 gadi. Jā, un kaut kā pēc otrā bērna es vairs veikoju, bet ne pa trampolīniem tur ir. Var jau būt, kad tu uzliksi, tad bailes pazudīs, ne? Jā. Tad sports vairāk nav, jā? Nav nekā cita. Nav laika nekad. Nav. Ja tomēr ir darbs, ka tik atbildīgs. Vēl kādu laiku periodu man bija tā universitāte, lai es varētu vismaz priekšmetus visus nokārtot. Tad laiku pa laikam es lasu lekcijas Rīgas Tehniskā universitātē. Atbilstības novērtēšana tirgus uzraudzībā. Stāstu visiem par atbilstības novērtēšanu, par visām šīm ļoti interesantām lietām. Tā. Ko tu domā par jauno RTU restruktūrizāciju? Man ir ļoti pozitīvas domas. Jā. Man arī. Lai viņiem izdodas. Jā, tieši tā. Labi, par nākotni. Droši vien, kad var pastāstīt par nākotnes plāniem kaut ko. Ja gribi. Nē, visu gatavu vienmēr stāstīt, kā ir. Gada sākumā es pieņemu lēmumu atstāt Būvniecības valsts kontroles biroja šāmatu. Plānoju jau viss atstāt. Man palika 2 pēdējās nedēļas ar 1. jūniju. Tā kā principā tad, kad iznāks tavs ieraksts, tu jau vairs nebūsi BVKB direktora. Es neesmu BVKB direktora, droši vien tad ir jāsaka. Jā, es domāju, ka 17 gadi valsts pārvaldē. 17 gadi valsts pārvaldē. Protams, tas ir ļoti liels periods. Jā, kaut gan es atnācu no privātā sektora. Es atceros tas sajūtas, kad es aizgāju no privātā sektora valsts pārvaldi. Jā, šobrīd ir tāds periods, kad man vajadzētu bišķiņ apstāties. Es tiešām gribu
atpūsties, sakārtot domas. Un tuvākajā nākotnē sevi redzu vairāk šobrīd privātajā sektorā. Kaut kur paceļos? Jā, es domāju, ka no sākuma paceļošu un pēc tam. Ir kaut kāds sapnis par ceļojumu, uz kurien tu gribētu aizbraukt? Man vispār patīk ceļot. Es domāju, tas ka ir ikvienam pilnīgi normāli. cilvēkam. Un man vispār parasti tad, kad es kaut kur aizbraucu vai pēc atvaļinājumā, kolēģis zina, es atgriežos un es saku, man ir ideja. Tā kā es gribēju šobrīd. Viņi būs priecīgi, ka tagad no šitā ceļojuma viņi neatgriezīsies pie viņiem ar atkal kaut kādu jaunu ideju un atkal pilns čemodāns ar jauniem priekšlikumiem. Nu, tagad tik rekurukās. Bet tas bija ļoti interesants, aizraujošs periods birojā, un esmu ļoti pateicīga savai izcilai komandai par visu, ko mēs esam spējuši kopā Nē, nu es izdarīt. noteikti ar pluszīmi novērtēju tavu esamību arī šai birojā, un tas tik daudz tu tur esi sasniegusi. Un es jau pozitīvi skatījos tajā brīdī, kad vispār birojas tika izveidots, un man bija tā iespēja strādāt valsts būvinspekcijā un redzēt, kā tas notiek kontrolēšana, un kad ir zinām kārtība un kaut kas tāds. Un tad es skatījos uz to, kā tas tomēr tika tā kā ar labām domām, kā saka, ceļš uz elli bruģēts. Tas viss biroja valsts būvinspekcijas keiss tika nolikvidēts un viss atdots privātajās rokās. Un principā atkal tā mūsu atbildības neuzņemšanās un viss noveda pie tā, pie kā noveda. Un es negribētu teikt, ka Maksima stratēģija bija likumsakarīga. Tā notiktu vienalga droši vien. To jau visi tur ir apsprieduši, kas būtu, ja būtu valsts būvinspekcija. Mēs nezinām to. Bet katrā ziņā tas bija tāds pozitīvs impulss, ka tomēr jānāk apakaļ kaut kāda valsts uzraudzībai būvniecībā. Un tad, kad izveidoja BVKB, tas jau man ļoti patika tā ideja. Un tas ir tas, ko jau Pēteris izdarīja jau sākumā. Mēs ar viņu daudz sadarbojāmies sākuma posmā un tur runājām un breinojām. Un pēc tam nāca tu, un tas viss ir tikai gājis uz augšu, un tas birojs ir kļuvis par tādu, man liekas, ļoti laba reference. Es nezinu, visiem, gan valstiski, gan Paldies. Gan būvniecības nozare noteikti ir tikai ieguvēts ar šo viesu. Jā. Labi, paldies. Sveta, ka atnāci. Paldies, ka klausījāties. Ar to arī šodien beigsim. Tad lieciet mums tur visi pozitīvās atzīmītes par šo sarunu. Un tiekamies nākamajos podkastos. Uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos. Vislabāk.